Mārtiņdiena. Kas ir Mārtiņdiena? Mārtiņa ir ziemas sākums, ko svin 10. novembrī. Mārtiņdienu svin ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs, piemēram Vācijā, Austrijā, Beļģijā, Nīderlandē, Dānijā, Somijā, Zviedrijā, Igaunijā, Slovenijā un Horvātijā. Tradīcijas ir līdzīgas, piemēram, bērnu gājieni ar laternām un dziesmām, un svētku maltīte bieži ietver ceptu zosu. Katram reģionam ir savas īpatnības. Piemēram, Beļģijā bērni iet ar laternām un svecītēm, un dažviet notiek gājiens ar cilvēku tērpto par svēto Mārtiņu. Austrijā un Vācijā ir vīna degustācijas, mākslas izstādes, un Mārtiņgals cepta zos ir īpašs ēdiens svētkos. Mārtiņdienas galvenais simbols ir gailis. Mūsdienās neatņemama Mārtiņdienas svētku mīlesta sastāvdaļa ir zos, lai gan senatiešiem tas bija nokauts gailis vai vista daudzinātā. Mārtiņdienas zos ir vairāk raksturīga ģermānu tautu, piemēram, vāciešu un austriešu Mārtiņdienas mīlestos. Līdz Mārtiņiem jāpabeidz visi rudens darbi un jāsāk gatavoties ziemai. Mārtiņdienas tautas dziesma Mārtiņam gaili kāvu sarkanām kāņām, lai apglābi rūdzi mieši, lai aizviec labi kūmeliņi. Mārtiņu svinēja vienu dienu. Mārtiņdienā vienmēr kāva gaili, cepa pirāgus un baltmaizi, varēja biezputru ar gaļu. Mārtiņos vienmēr dziedāja un dejoja. Saimnieces deja nodrošināja sētai svētību, bagātīgu ražu un veselus lopus. Ar Mārtiņiem sāka iet būdeļos, ķekatās Mārtiņu laikā būdeļu sauc par bārntītēniem. Mārtiņdienas dziesmas, kur tu teci, Mārtiņa gailīšu dancīti vedi, gailīts brauca kāņepēs. Mārtiņdienas ticējumi, ja Mārtiņdienās sniegs uz jumtiem, būs gara vasara, ja zosis Mārtiņos pa dubļiem staigā, tad lieldienās pa ledu, ja Mārtiņdienās ārma kokos būs daudz dārza augļu. Atā!